Mums šodien jums stāstāms kāds paties stāsts par to, kāds Dievam ir glābšanas plāns. Mums šodien jums stāstāms kāds paties stāsts par to, kāds Dievam ir glābšanas plāns, jo pestītājs mūsu ir dzīmis un gaidīšanas laiks ir rīnis. Dos Dievam augstībā un mieru zemes cilvēkiem, pie tā viņa labs prāts. Dos Dievam augstībā un mieru zemes cilvēkiem, pie tā viņa labs prāts. Nedomāts, necerēts nebija, kad šīs lēles braukās pa pus Latviju un rādīs bērniem izrādi. Izrāde tapa priekšsvētdienas skolas bērniem, mūsu draudzītē, lai viņiem pēc iespējas tuvāk Bībelei, pēc iespējas tuvāk Bībeles vārdiem varētu pastāstīt un parādīt par Jēzus piedzimšanu. Šajā izrādē es esmu tas, kurš tāvo eņģeli, Gabrielu. Vēl arī Rudolfs, viņš diemžēl šoreiz nebija, bet mēs tad kā uz maiņām. Es sveicināti izredzētā, tas kungs ir ar tevi. Bet Marija iztrūkās par šiem vārdiem, pie sevis domāja, kas tas par sveicienu? Nebīsties, Marija, taču žēlstību atvedus pie tā kunga. Un redzi, tu gaidīsi bērniņu un dzemdēsi dēlu, un sauks viņu vārdu Jēzus. Viņš būs dižens, un augstākais kungs tam dos troni, un viņš valdīs mūžīgi. Viņa valstībai nebūs gala. Kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos? Svētais gars nāks pār tevi, un augstākās spēks tev pārklās. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Dievam nekas nav neiespējams. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debesu pulku draudze, kas slavē Dievu un sauca: Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļi no tiem aizgāja debesīs, gani savā starpā runāja: Iesim uz Bētlemi raudzīt, ko kungs mums ir pavēstījis. Tiešām ir liela privilēģija un īstenībā ļoti liela žēlstība, ka mēs šeit esam gaidīti, un ka mūs tik ļoti viesmīlīgi un labi uzņem, un ka mēs varam stāstīt šos te Jēzus piedzimšanas notikumus ar vienkārši ļoti kvalitatīvām, skaistām lellēm, kas tiešām ir kā mākslas darbi, kas, protams, piesaista bērnus un viņu skolotājus un arī viņu vecākus. Un šie ir kā līdzekļi, ar kuru palīdzību mēs varam tiešām pasludināt evaņģēliju tādā ziņā, ka mums ir gan pirms izrādīts, gan pēc izrādīts, tomēr ir šīs pārunas ar bērniem. Viņi var uzdot jautājumus, ja viņi vēlās, bet pārsvarā mēs uzdodam jautājumus par šo izrādi, un mums ir iespēja tātad kaut kādā veidā iekustināt šo bērnu domāšanu, kāpēc, ar ko tad bija neparasts šis Jēzus bērniņš, kas ir piedzimis. Šīs nāks brīnums ir liels, sirdī mums iemāju prieks, neparasts dzīvis cilvēks, jo viņš ir Dieva dēls, svēts, svēts, svēts Dieva dēls, svēts, svēts, svēts Dieva dēls. Izrāde jau pēc būtības ir tā taisīta, lai viņa dziļāk sniedzās tā kā dvēselē un
viņa jau pati ir ļoti klusināta. Tāpēc gaidīt, ka viņa leks no krēsliem un sauks bravo, bravo, nebūtu īsti tas, jo mēs gribam, lai svētais gars viņus uzrunā. Un tā ir ļoti intīma uzruna. Un tāpēc, tad, kad es redzu viņu acīs, ka viņi domā, un ka patiesībā viņi ir klusāki nekā parasti bērni ir, tad es novērtēju, ka mēs esam trāpījuši. Sanāks,